Strauji tuvojas pirmā semestra beigas un tikpat strauji eksāmeni, saspringta iekavēto darbu rakstīšana, daudz negulētas naktis, izdzerts kafijas krūzes un dažiem studentiem pat gulēšana starp lekcijām. Vai Rīgas Stradiņu universitātē ir daudz studentu, kuriem darbi ir atstāti uz pēdējo brīdi? Cik negulētas naktis ir jāpavada, lai atgūtu iekavēto? Un vai tiešām atklāsies, kādus viltīgus paņēmienus izmanto studenti, lai apietu skolas sistēmu? To devās noskaidrot Runā TV. Kā kur reiz sanāk. Dažreiz laicīgi, dažreiz pēc pāris dienām. Nē, esmu ļoti labs students. Nevar jau teikt, ka laika trūkums, bet, nezinu, citas aktivitātes. Viņiem nav atbildības sajūtas. Es nezinu, es tā nedaru. Esmu ļoti labs students. Viņiem vienmēr gribas atlikt uz pēdējo brīdi, ne? Pēdējo brīdi, es domāju. Manā gadījumā tas ir tas, kad es papildus strādāju. Tāpēc es ieplānoju to, ka es viņu uzrakstīšu tik stundās, un es tā kā visu aplānoju, kad arī pa naktīm es tos rakstu. Tad es visu laikā cenšos nodot. Es lietoju datorā sticky notes, es visu sarakstu, ko tur vajag izdarīt, un es vados pēc tā. Es lietoju kolu, kafiju, dzeru, tā jā. Es nedzeru dēdu. Tas būs iekšā nopietni. Es no draugiem cenšos tikai izmantot viņu materiālu, ko viņi ir sagatavojuši. 6 stundas darbojušies, riktīgi svīduši un tā. Nē, nekādi. Palielinu to tur atstarpi. Vienreiz palielināju burtu izmēru darbos 12,5, bet nē. Un atstarps būtu ne 1,5, bet 2, citreiz 1,8, 1,9. Profesors Dainis Zelmanis uzskata, ja sociālā studiju blokā būtu budžeta vietas, tas students vairāk motivētu un situācija ar darbu nodošanu būtu labāka. Taču diennaktī ir tikai 24 stundas, un tieši tāpēc viņš apgalvo, ka studentiem ir jāmācās organizēt savs laiks. Vajag mēģināt paskatīt savu, dienu, paplānot, un redzēt, kur kādu laiku es esmu neliederīgi izmantojis katru dienu, ja mēs tā ejot gulēt, pārdomāt, kur es varēju šodien produktīvāk izdarīt kaut ko. Arī būtu labi. Ir jāmācās savu darbu plānot. Ir jāsaka, ka Rīgas Stradiņu universitātē lielākoties ir čakli studenti, bet netrūkst arī parādnieku. Ieva Gudrumoviča, Armands Svelpe, Runā TV.